Tu prognozēsi, ka visticamāk, ka visi lielākā daļa no komisijas dalībniekiem principā tev atbalstīs un piekritīs tevis teiktiem? Nē, es gaidīju, kad man sitīs krustā kā vienmēr šajā komisijā, bet liekot faktus galdā un parādot NMPD dienesta nesaimniecisko rīcību 2 miljonu eiro apmērā, kas ir valsts kontrolas atzinumā, kas arī ir par Pupeles kundzes algu, kas ir 3600 eiro uz rokas un piemaksas, kas ir absolūti nesamērīga alga šādam ierēdnim par viņa darbu. Es domāju, veselais saprāts uzvarēja. Es domāju, ka tas ir vispār svarīgi, ka šajā Zeltūdes komisijā es izteicu savu neapmierinātību ar Ploriņu kungu, ar Pupeles kundzi, ar viņa veiktajiem amata pienākumiem. Un tā kā šis jautājums tika pacelts, pati Pupeles kundze uzrakstīja iesniegumu pret mani, un līdz ar to pati viņa arī šeit tika piekalta krustā par savu neizdarību. Un vēl, kā es nopratu no Belēviča kunga, no Veselības ministrijas puses, tiks arī iesaistīts Knāps par nesaimniecisku, negodprātīgu līdzekļu izšķērdēšanu. Tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda, kuru izšķērdē attiecīgi kaut kāds mazs cilvēku grupējums. Pupeles kundze tiks atstādināta pavisam ātri, pavisam drīz, respektīvi. Savukārt Ploriņa kungs novērtēts ar zemāko otro novērtējumu. Tās ir no beigām, un viņam vēl ir pārbaudas laiks, manuprāt, vēl 3 mēneši, kurā rezultātā tad viņš arī rādīs, kā viņš māk saimnieciski vai nesaimnieciski rīkoties ar valsts mantu. Ir absolūti skaidrs, ka ir jāsaimnieko taupīgāk, un iepirkumi, jebkurš iepirkums, ne tikai automašīnu iepirkumi, visi iepirkumi jārealizē tā, lai viņi tiktu iepirkts būtiski lētāk. Un mēs arī turpmāk pirksim automašīnas, bet mēs noteikti centīsimies viņas iepirkt lētāk, kā arī tas pats attiecās šī pieeja uz visiem citiem iepirkumiem. Es uzskatu, ka Saeimas deputātam nedrīkst sazināties ar tādiem vārdiem un žestiem ierēdņiem, tie, kuri uzaicināti uz komisijas sēdes. Vairākums nobalsoja un uzskatīja, ka Kaimiņkungs nav pārkāpis etikas kodeksu, bet es palikšu pie viedokļa to, ka etikas kodeks tiek pārkāpts. Visi materiāli, ar kuriem bija vajadzētu iepazīstināt Kaimiņkungu, bija savlaicīgi nosūtīti. Kaimiņkungs pats palūdza pārnes komisijas sēdi uz 1 nedēļu. Viņš varēja līdzīgi sagatavot materiālu un iesniegt viņu visiem kolēģiem, lai sagatavoties komisijas sēdi. Vienkārši sadalīt materiālu uz komisijas sēdi laika. Man kā komisijas priekšsēdētājam jāvada komisiju, jā. Un, ziniet, es neesmu Cezārs, kurš var lasīt, vadīt, runāt. Kāpēc sēdes sākumā jūs parādījāt uz televizora šo te Soņabūdas bloga video tādu gabaliņu izgriezt? Lai deputāti ņem vērā, ka to, kā viņa visi izteikumi un uzvedība, varbūt pēc tam atspoguļot kaut ko citu. Es jau Kaimiņa kungam uzrādīju to, ka tas bija 17 gadi Siļņa kungam, un viņam no komisijas locekļiem bija uzdevinātas konfektes. Ja? Un Siļņa kungs vienkārši kā cilvēks uzreiz gribēja padalīties ar konfektiem citiem deputātiem, bet suņa būtu bija parādīta komisija tā, ka mēs sēžam un ēdam konfus, nevis izskatām jautājumu. Un to pēdējais jautājums. Ja pieņemsim, lielākā daļa būtu nobalsojuši par to, ka Kaimiņš ir pārkāpis ētikas kodeksu, kāds sods viņam būtu bijis piemērots? Par sodu apmēru un lielumu arī pieņem komisija. No tiem, kuri aprakstīti Saeimas kārtības soļu. Tā amplitūda apmēram. Kādu iespējamo sodu jūs būtu mutiskais, piemēram, par pirmo viņu pārkāpumu, jā, ko viņš piedzerās un dzelzem bija izvest no kafejnīcas un mēloja jums, žurnālistiem, to, ka viņš piedzerās vai lietoja vai nelietoja alkoholu savā laika. Par to, manuprāt, jau tad bija vajadzētu viņu aizliegt piedalīties Saeimas plenās sēdes uz 2-3 sēdēm. Tāpēc, ka iepriekšējais gadījums Kabanova kungu, viņš tieši parādīja to, ka deputāti neapmierināti ar sodu, kurš šādos gadījumus tiek piemērots. Bet Kaimiņa kungam bija, komisija nobalsoja
neievērot iepriekšējo gadījumu.